Es esmu Mārtiņš Pļaviņš, bronzas medaļas ieguvējs Londonas Olimpiskajās spēlēs. Labs vīrs, labs tēvs un īsts profesionāls. Čau, es esmu Māra no grupas Astronauti. Es esmu dziedātāja un priecīga, ka var darīt to, kas man patīk. Es esmu Māris Slēziņš, Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas vadītājs. Sveiki! Mani sauc Māra Kamparnova. Es esmu 24 gadus jauna. Pēc izglītības es esmu teologs. 10 gadus jau strādāju kā modeli, bet pašreiz esmu angļu valodas skolotāja bērnudārzā. Mans vārds ir Jānis Palkavnieks. Es esmu draugiem no L runas vīrs. Lai dzīvē veiktu lielas lietas, izklausās vienkārši. Kā mums tas izdodas? Par to mašīnas man jāpadomā vārds. Sveicināti! Mani sauc Andris Brēmanis. Esmu ārsts, kas nodarbojas uzturu jautājumiem, tad ārsts dietologs. Un šodien pastāstīšu jums šo to par veselīgu dzīvesveidu. Tad mūsu organisma veselība lielā mērā ir saistīta ar mūsu ikdienas dzīves paradumiem. Kāda ir mūsu ēdienkarte, kāds ir mūsu kustība režīms un kā mēs veltam laiku atpūtei. Bieži vien mūsu darbdiena paiet sēžot pie galda. Brīvais laiks tiek pavadīts mīkstā divānā, skatoties televizoru vai nodarboties ar datoru vai labā gadījumā lasot grāmatu un tam līdzīgi, bet tas viss ir kūtrs pasākums. Vakaros bieži vien vēlējam gulēt, bet to arī tā agri atceļās. Steigā kaut ko apēdam, reizēm pat neapēdam. Ja tas notiekās regulāri, tad ļoti liela varbūtība, ka mūsu organismā kaut kas sāk šķobīties un veidojās augsni kādas hroniskas slimības attīstībai. Tad mūsu veselība kopumā ir lielā mērā saistīta ar mūsu dzīvesveida paradumiem ikdienā. Ir gadās, kad ir bildēšanas, kuras ir 14 stundas, pat nesen bija filmēšana, kas bija 24 stundas. Un tas bija tā, un nākamajā rītā man bija pēc stundas jābūt jau uz bildēšanos uz 8 stundu. Bet, protams, ir kaut kādas ekstremālas situācijas, ka naktī ir jāstūrē, nu tad jā, ok, viena enerģijas dzēriena. Studiju gados strādāju spēļu zālē, bet nevis naudas spēļu zālē, bet lāzeru spēļu zālē, kur strādājām vienkārši 24 stundas no vietas, pilnīgi bez gulēšanas un bez atpūtas. Un mums bija jāstāsta cilvēkiem, kā pareizi turēt rokās lāzerieročus, jāvaktē, lai viens otram nenodara pāri, kā arī jāvada instruktāžas vairākās valodās. Nu, tas bija diezgan smagi. Dažkārt, lai aizītu miegu un justos mundrāki, mēs izvēlamies dzērienus, kur sastāvēja kofeīns. Tādas lietas kā tēja, kafija, kakao visā pasaulē pazīst jau vairākus 100 gadu. Šo te pieminēto dzērienu pulkam ir pēdējā laikā liela popularitāte iegūst tā saucamais enerģijas dzēriens, enerģijas dzērieni. Tad visi šie iepriekš minētie raksturēs to, ka viņos ir kofeīns. Tā ir viela, kura stimulē nervu sistēmu, optimizē muskuļu darbu. Kādā ziņā visam organismam dod zinām impulsu. Bet lielākās devās viņi darbojas pretēji, veicina sirdsklauvas, varbūt miega traucējumi, varbūt gremošanas traucējumi. Tāpēc šo te dzērienu sastāvā esošies kofeīns savā ziņā liek ievērot mērnības principu. Un ieteikumi mēdz būt tādi, ka pieaugušajiem runā par 150 līdz 300 mg kofeīna dienā, mazākiem bērniem kofeīna saturošs dzēriens neiesaka lietot vispār. Līdz ar to šādu dzērienu izvēlē jāpatur prātā princips ar mēru un prātu. Arī mūziķa profesijā, kad ir šāds ekstremāls situācijas un ka tev ir jādomā, kā sevi noturēt tonusā, mēs tāpat piedomājam, lai mēs nepārspīlētu, jo ir viegli aizrauties un tad no efekta vēlamo rezultātu dabūt sev par defektu. Un ka beigās tev ir nevis labāk, nevis jūties modrāks, bet jūties vienkārši stresains, vai tev drēb pirksti, vai tu vienkārši paliec bišķi neadekvāts kaut vai savā runāšanā. Jā. Un uz skatos, kurš gan vēlētos ko tādu. Tad, kad bija 18 vai 19 gadi, protams, cilvēks to nejūt, viņam liekas, ka viņš varētu strādāt vēl. Un tad mēs arī ar kolēģiem pat mēģinājām tā saskaņot grafikus, kad dažkārt esam nostrādājuši pat 48 stundas. Nu, un tad kaut kādā brīdī tur uz dīvāna paguļot vai sēžot uz kafijas, tas ir izdevies. Bet katrā ziņā es nedomāju, ka tas bija pareizi un es nedomāju, ka tas ir produktīvi un neiesaku nevienam mēģināt to atkārtot.
Jā, sākotnēji liekas, ka pret nogurumu palīdz kafija vai kādi citi stimulātori, bet tā nav. Tas tikai paņem kaut kādu enerģiju no citiem dzīves brīžiem. Tādos brīžos vislabākais ir vienkārši atpūsties. Iespējams, tā ir atpūta vienkārši pasēžot mīkstā krēslā, paklausoties mūziku vai izejot ārā, pastaigāties svaigā gaisā. Bet, protams, vislabākā atpūta ir, ja cilvēks vismaz 6 vai 7 stundas dienā izguļās un izguļās kārtīgi, nevis pie televizora vai pie mūzikas, bet izguļās, lai varētu celties un kvalitatīvi, teiksim, pavadīt nākamo dienu darbā. Un ko es daru? Es jebkurā brīvā mirklī guļu. Vai tas ir pie grīma, uz grīma galdu sēdi, un šitā tam iedz ciet, un to grīmērs paceļ galvu augšā. Jebkurā, tiešām pie matiem tu vienmēr atpūties. Jebkur, kur tā nav jāsprindzinās, tu atpūties. Autobusā guli. Labi, kad es braucu uz darbu uz ritenes, es neguļu, tas būtu bīstami. Bet īstenībā, labākais ir gulēt pēc iespējas. Un, lai jūs smiesties, bet domāt labas domas arī. Un nestresot tik daudz. Es ēdu gan pilnīgi visu, bet es mēģinu ēst 4 reizes dienā konkrētos laikos. Tad brokastis vienā laikā, pusdienas vakariņas launaks jau pa vidu. Veselīgas ēdienkartes pamatā ir 2 galvenie principi. Viens no viņiem ir daudzveidība produktu izvēlēm, otrs savukārt mērnība šo produktu patēriņā. Pat iedomāt, varbūt neēst šausmīgi naktīs. Protams, koncertdienās ir izņēmumi. Un tad vienā brīdī es secinu, ka koncertdiena katru dienu, un tad viši tie izņēmumi pa daudz sāk palikt ar fast foodiem. Bet kopumā jā, īpaši mēs neaizraujamies ar fast food. Pēc ēšanas, pēc 8 es varbūt cenšos neēst. Bet, kad ir koncerts, tad, protams, viss ir citādāk. Katra diena ir citādāk. Ja esmu mājās Latvijā kopā ar ģimeni, tad par uzturu atbild sieva. Un tad viņa kontrolē, lai viņš būtu daudzveidīgs. Tur gan zivs, gan gaļa, gan garpeļi vai rīsi, vai tādā ziņā vēl dārzeņi. Bet, ja es esmu sacensībās ārzemēs, tad noteikti vairāk, ko piedāvā viesnīcā, kas ir teiksim, viņam dienas piedāvājumā, jā, bet tur arī noteikti gan ir gan zupa, gan otrais, gan salāti, gan saldējs, gan dzēriens. Vienkārši viesnīcās tā daudzveidība, tas ir, teiksim, kāda zupa vai kāds otrais, nav tik liela, kā tas būtu, ja es būtu dzīvot mājās. Visi mēs esam redzējuši tādu lietu kā uzturu piramīdu. Tur ir tāds veidojums, kurš pamatnē ir apkopoti dažādi graudaugu produkti. Šiem produktiem raksturīgs ir tas, ka viņu sastāvā galvenais komponents ir ciete. Ciete savukārt ir viela, kura mūsu gremošanas ratā sašķļoties, dod to substrātu, kas nodrošina enerģiju gan sirdsdarbībai, gan muskuļu darbam, gan arī dod enerģiju ķermeņa temperatūras uzturēšanai. Tad tas ir tāds, ja var tā teikt, kā benzīns bākā, ja mēs salīdzinātu mūsu ķermeni ar automašīnu. Ja mēs raugamies uzturu piramīdā tālāk, tad ir tāds līmenis, kurā ir gaļa, zivis, piena produkti, olas, tādi produkti, kur sastāvā ir olbaltumvielas. Olbaltumvielu loma ir būvmateriāla loma. Būvmateriāls ir vajadzīgs audu atjaunošanai, augšanas procesu nodrošināšanai, bet, ja mēs skatāmies apjomu ziņā, tad olbaltumvielas ir vajadzīgs stipri mazāk nekā šīs enerģiju dodošās vielas, kas bija šī cieta. Ja? Līdz ar to šie produkti ir jāpatērē nelielākos apjomos, bet viņu nozīme ir svarīga. Un pa vidu šīm 2 lielajām grupām ir vēl viena ļoti svarīga grupa, kurā ir augļi, ogas un dārzeņi. Ja mēs iedziļinamies šo produktu sastāvā, tad izrādās, ka viņi sastāv no 90 līdz 95% no ūdentiņa. Tad liekas, priekš kā man tādu produktu vajag, kurā ir vienkārši ūdens. Bet izrādās, ka paralēli šim ūdenim tur ir ļoti daudz vērtīgas sīkas lietiņas, kuras sauc par vitamīniem, minerālvielām, mikroelementiem, dažādām metriskām eļļām, antioksidantiem un tam līdzīgi. Tad šīs vielas
ir ļoti svarīgas tādā ziņā, ka viņas regulē dažādas vielmaiņas procesus mūsu organismā. Tad optimizē gan enerģijas izmantošanu iegūto cieti no graudaugiem, gan šo olbaltumvielu izmantošanu, iebūvēšanu audu struktūrās, kas ir nākus no gaļas, zivtiņas, olas un piena produktiem. Tā kā šī grupa ir ļoti svarīga. Un tāpēc ir izstrādāts tāds ieteikums 5 dienā. Ko nozīmē 5 dienā? Tas nozīmē, ka katru dienu būtu vēlams apēst 1, 2, 3, 4, 5 augļu, ogu, dārzeņu porcijas, kur izmērs būtu kaut kur robežās no 100 līdz 200 gramiem, atkarībā no vecuma, no auguma parametriem, no dzimuma un tam līdzīgi. Un šo porciju sastāvā ir gan svaigi dārzeņu augļu ogas, gan arī vārīt, sutināti, tad pagatavot. Nu, un arī viena glāze varētu būt runa par 100% augļu sulu, kur arī sastāvziņā ir praktiski tas pats, kas paši šie augļi vai dārzeņi. Līdz ar to tad jautājums ir par šo produktu iesaistīšanu mūsu ikdienas ēdienkartē. Uzreiz tas liekas daudz, izlot visā dienas garumā, tā vien būs. Ja? Tā kā regularitāte. Ja? Arī, protams, šo produktu izvēlē ir svarīgs daudzveidības princips, lai būtu gan ābols, gan plūme, gan tur dārzeņas, burkāns kāpos, puķkāpos un tā tālāk. Nu, ja tas būs dažādāks, produktu klāsts būs interesantāk un nebūs liels problēmas, to arī visu apēst. Tas viss ir jāgādā un jātur par rokām. Mums Latvijā vēl pie tam ir liels iespēja ēst veselīgu pārtiku. Mums nav dārgs eko pārtika īstenībā. Mēs varam aizbraukt uz laukiem pie omītes pēst, bērni negrib, viņi grib. Es atceros pati sevi, kečups free, urā, un kaut kādu tur gāzēto dzērienu, jā, lūdzu, superīgi. Ne, nu, nav jau tā, ka es ēdu tikai zupas un dārziņu, galīgi ne. Man mīļākajā ēdienas ir iebiezināts piens ar cukuru, es varu vienkārši triekt viņu iekšā. Es ēdu pilnīgi visu, avokādo, nu tiešām, bet es vienkārši dozēju laikus, kur es pieradinu sevi pie laikiem. Tagad arī palaidusies vasarā. Tomēr vasarā tur arbūziņš, vēl kaut kas. Es ēdu, man vajag enerģiju, zinu, ka ēdienā ir enerģija, tad es ēdu to picu. Bet pēc tam es aizēju noskrienu vai arī izskrienu, kaut ko izdaru ļoti aktīvu, lai es varētu tā kā reward, kā lai pasaka latvijas, lai es varētu atalgot savu ķermeni par to, ka es esmu viņu bišķi paindējusi un ar fiziskām aktivitātēm. Tā kā pateikt viņam paldies, ka tu izturēši to free un burgerīti. Jēj! Es esmu Mārtiņš Pļaviņš, bronzas medaļas ieguvējs Londonas Olimpiskajās spēlēs, labs vīrs, labs tēvs un īsts profesionāls. Čau, es esmu Māra no grupas Astronauti, es esmu dziedātāja un priecīga, ka varu darīt to, kas man patīk. Es esmu Māris Slēziņš, Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas vadītājs. Sveiki, mani sauc Māra Kampernova, es esmu 24 gadus jauna. Pēc izglītības es esmu teologs, 10 gadus jau strādāju kā modeli, bet pašreiz esmu angļu valodas skolotāja bērnudārzā. Mans vārds ir Jānis Palkavnieks, es esmu Draugiem LV runas vīrs. Nu, ko mēs varam secināt? Lai dzīvē veikt lielas lietas, vajag pietiekoši izgulēties, kārtīgi paēst un neaizmirst padzerties. Izklausās vienkārši. Kā mums tas izdodas?